šodien bija pirmais jautājums, ko es jums gribētu uzdot. Vai jūs ticat Ziemassvētku precīzi? Paceliet rokas, kas tic. Es arī ticu. Un vai jūs ticiet brīnumiem? Ticu. Es arī ticu. Un vai jūs ticiet arī eņģeļiem? Jā. Es arī ticu. Un man liekas, ka mums katram ir vairāk eņģelīši, kas mūs sargā ikdienā un par mums rūpējas. Un arī projektam Esi līderis ir tādi eņģelīši. Tātad no šī gada mēs katru gadu pasniegsim sudraba pildspalvas tiem skolotājiem, kas būs to pelnījuši. Un pirmo, tātad sudraba pildspalvu, mēs pasniegsim tiem 2 mūsu eņģelīšiem. Un vēl šai apliecībai, tā ir tātad projekta Esi līderis sudraba pildspalvas apliecība, un šī apliecība ir reģistrēta. Un ar pirmo numuru tātad saņem šo apliecību Jānis par projektu Esi līderis, tātad veidošanu un atbalstu. Es domāju, ka ar to pildspalvu tu rakstīsi vismīļākos un visskaistākos un vissirsnīgākos vārdus. Šodien. Veidošanas un dibināšanas ir bijusi, varētu teikt, projekta dvēsele. Un viņi saņem tātad sudraba pildspalvas apliecību ar numurs 2. Paldies, Anna! Pucina. Godīgi sakot, nemaz īsti neticas tā, ka 10 gadi ir pagājuši, kā jau Andra teica, jo liekas, ka kļūstam arvien jaunāki un prišāki visu laiku, jā. Ausmai Valterei. Skolotāji nevarēja ierasties slimības dēļ. Jā. Bet es domāju, ka jūs noteikti viņai aizvedīsiet šo Ziemassvētku sveicienu un viņu iepriecināt. Bet tagad jūs pateiksiet par skolotāju un par visiem, kādu skaisti jauku vārdu. Ko tu esi ierasties? Jā. Projektā Esi līderis es piedalos 2. gadu, jo 11. klasē man ļoti patīk šis projekts un piedalos ar prieku. Mēs ar Gati katru konkursu cenšamies piedalīties un piedalīties ar vislabākajiem nodomiem. Un skolotāji mums ir vienkārši ideāla. Paldies! Tu esi pelnījis manu īstu balvu par kostīmu.